Sveiki, dārgie draugi! It's ya boys! It's your boys! Mēs esam atpakaļ un kārtējs vakars ar kaut kādu paranormālu vai kriminālu huitu. Kriminālā mērcīte vai kaut kas paranormāls un neizskaidrojams. Šoreiz no Danča puses. Tu spiedi like un subscribe. Vienmēr tā daru. Boy, atcerēsimies spēles noteikumus, draugi. Es nestāstu nekādus konkrētus faktus, ne gadskaitļus, ne vietas, neko. Un tieši jūsu uzdevums būs uzminēt, par ko ies runa šajā stāstā. Ja uzminēs, tad balviņa. Nihujā! Par šodienas atminēto personāžu vai stāstu vai notikumu kopsumā, ko mēs varētu piesolīt mūsu faniem? Mēs varētu piesolīt It's your boys maiciņu. Nu, tad tā būs It's your boys maiciņa. Karoči, kaut ko izdomāsim, ja? Jūs Kaut ko saņemsiet pavisam balviņu, noteikti izdomāsim. bet ja nesaņemsiet, tad jūs vismaz būsiet lieli malači. Mēs vēl testējam, ja? Kas aizies, kas neaizies. Nu, tad beidzot ķersimies pie stāsta. Atšķirībā no visiem iepriekšējiem stāstiem, es apzīmēšu vienu, bet ne tik ļoti acīm redzamu lokāciju, ar ko sākas šis stāsts. Amerika. Tieši tikko gribēju teikt, kā tu domā, par kuru lokāciju ies runa. Un tu atbildēji Amerika, taču šoreiz tu kļūdies. Nebūs Amerika, ok. Es neteicu, ka lokācija nozīmē valsts, pilsēta, iela vai māja. Ja? Nu tad visdrīzāk būs Amerika, jo... Tieši tā. Un tā būs pirmā reize, kad es kaut ko atklāju no saviem storijiem. Taču mūsu stāsts aizsākas Facebookā. Facebookā. Jā. Ok, nu pagaidām neko īsti nevaru pateikt Facebookā nu Jā. labi. Man likās, ka tas būs diezgan tāds ļoti izteikts hints, un kādu hintu es līdz ar to gribēju iedot to, ka tas ir attiecību stāsts. Nu jā, skaidrs. Un vēl visdrīzāk gan jūs, gan Dagnis tagad saprot, ka stāsta visai mūsdienīgs būs. Jā, neskatoties to, ka Facebookam jau savs vecumiņš arī ir. Nu, vienmēr sakot, ja es pareizi saprotu, tātad šis stāsts orientēsies par kaut kādu iepazīšanos Facebookā, nu un tad attiecīgi tālākā notikuma attīstība visdrīzāk novedīs pie kaut kādas traģēdijas. Detektīva prāts skatītāji. Detektīva prāts, jā. Tātad mūsu stāsts aizsākas Facebookā. Starp vīrieti un sievieti. Un iniciatīva, protams, gāja no vīriešu puses. Tā kā jums droši vien nebūs grūti uzminēt, kas notika tālāk, vīrietis centās izveidot attiecības sarakstē. Ja? Un pats galvenais, un par ko man varbūt nedaudz paaugstos respekts pret šo sievieti, viņu atteica. Tas ir tāpēc, ka tu zini kulmināciju visdrīzāk, Nē, es tiešām skatos uz attiecībām, kas tiek aizsāktas Facebookā, kā uz ļoti Man starp citu ir varianti šobrīd. Jā, davai, uzreiz tagad un tūlīt. Es aizmirsu tiesa gan meitenes vārdu, bet bija dziesma par Violets are Blue. Zinu, jā, bet tas nav tas. Nebūs, jā? Ok, labi. Tam pilnīgi garām. Taču puika bija uzstājīgs. Un centās, un kaut kas te viņam beidzot sanāca. Tu tomēr sanāca, jo man jau likās, ka tas par kaut kādu stalkeru video aizies. Nē. Vienkārši tās pēc kāda laika jau izgāja no Facebooka robežām. Un pārgāja uz real life datingu. Jā. Un viņam aizsākās diezgan normālas, foršas, krūtas attiecības un kopdzīve līdz ar to. Labi. Es domāju. Jā, tu padomā tikmēr un tā. Mana analīze tātad uz doto brīdi attiecības Facebookā, kuras beigās rezultējās par īstām attiecībām. Jā. Bet, ņemot vērā, ka šis ir true crime vai paranormāli, visdrīzāk viss tik rožaini nebūs. Tad man ir jādomā par kaut kādiem... Kas zina? Man ir jādomā par kaut kādiem relationship storijiem. Sākās kopdzīve un pacēlās jautājums par bērniem. Un šeit pāris, jaunizveidots pāris atdūrās pret noteiktu problēmu. Un problēma saucas sievietes neauglība. Bet
Es teicu, puika ir ļoti uzstājīgs. Un arī šajā jautājumā viņš guva panākumus. Viņš centās tik ilgi un tik centīgi, ka beigās viss izdevās. Un pārim piedzima 2 jaukas meitiņas. Ģimene plauka, viņi visi bija laimīgi, taču bija viena tāda, nosauksim to nepabeigtība, ko abi pāra dalībnieki, gan vīrietis, gan sieviete, ļoti gribēja realizēt. Un viņi abi ļoti vēlējās, lai ģimenē ir arī dēls. 2 meitas. 2 meitas jau ir. Un vēlējās arī dēlu. Okay, jā, labi. Jā. Puika mums ir ļoti uzstājīgs. Un viņš izdabūja. Man ir jautājums. Tu vari, nepārtraukt man teikuma vidū pirms sava jobanā jautājuma, bet tagad jau uzdot droši. Vai notiks kāda traģēdija un vai puika šajā storijā ir vilens, jeb šo antagonists, vai arī tu man to tagad neteiksi? Es to neteikšu. Ok, labi. Nē, es īstenībā neteikšu neko. Davai es neteikšu vienkārši neko. Jā. Jo man ir aizdomas. Jebkas, ko es nepateikšu, tad uzreiz visu atklās. Tas nebūs tāds. Man ir aizdomas, bet ok, labi, es vēl pāris faktus pavākšu. Jā. Puika bija uzstājīgs. Un arī dēlu viņš saorganizēja. Taču dēls patreiz vēl ir policija. Tāda sieviete vienkārši stāvoklī šobrīd. Tieši tā. Taču sievietei bija viens tāds ieradums. Tad, kad tu sociālajos tīklos posto pilnīgi visu par un ap savām attiecībām, saviem bērniem un visu pārējo, man liekas, ka tev vajag pārstēties. Ja kāds starp jums cienījamie fani arī tāds ir, piedodiet man lūdzu šo komentāru, bet es nevaru uzskatīt savādāk. Ja? Nebūtu pilnīgi atklāt, man liekas, tā dara tikai jobnutie. Bet labi, visi ejam tālāk beidzot un tādā garā. Vienmēr sakot, skatītāji, esiet ļoti uzmanīgi ar to, ko jūs postojat savos sociālajos tīklos. Un šeit mēs nonākam pie punkta, kad viss nav gluži tā, kā tas izskatās. Jo no socenēm gan tika skaidrs, ka vīrietis nedaudz ir atsvešinājies. Vīrietis nedaudz ir tā kā šķita sievietei pazaudējis interesi. Bet viņš tikko vēl ļoti uzstājīgi vēlējās savu dēlu. Jā, un ko viņš arī tā kā jau faktiski dabūja. Ja tikai tam dēlam vēl ir jāpiedzimst. Man ir ļoti lielas aizdomas par to, kas tas ir. Turam intrigo. Līdz vienai noteiktai naktī, kad sieviete bija atgriezusies no komandējuma, un diezgan vēlā naktī sieviete atgriezās mājās, kur viņa gaidīja vīrs. Viņa arī bija ļoti nogurusi, grūtniecība plus darbs un tā tālāk. Tā tas arī sanāca. Un tas ir jāmin, starp viņiem notika tuvība. Jā. Tuvība. Seksuāla tuvība, jā. Taču pēc kuras viņi ir lēmuši attiecības pārtraukt. Seksuālais pieskāriens. Tev notika? Nē, tev notika seksuālais pieskāriens. Nē, man nenotika seksuālais pieskāriens, saprati tūbļi. Un stāsts, kurš šķita ļoti rožiņš, skaists un tā tālāk, vienā naktī pēc tuvības vēl pie tām. Seksuālas tuvības. Pēc seksuālas tuvības izbeidzās ar galiem, kā šķita. Tātad vienkārši viņi nolēma izšķirties viņas grūtniecības. Tieši tā, jā. Neko, tā gadās nereti. Cilvēki šķirās katru dienu. Tieši tā, jā. Nekas jauns un pārdabisks tajā visā nav. Līdz vienam noteiktam momentam. Tad, kad vīrs policijā iesniedz ziņojumu, ka viņa sieva un abi bērni ir pazuduši, kā viņam šķiet. Jā, skatītāji, man šķiet, ka es jau esmu atminējis šobrīd.
ļoti daudz, kas salikās pa plauktiņiem, bet, nu, labi, vēl nedaudz paskatīsimies. Jā. Taču pirms vīrs iesniedza ziņojumu policijai, notika vēl viena lieta, par kuru viņš pat potenciāli varēja nezināt. Nākamajā dienā pēc tās šķiršanās nakts sievai vajadzēja kopā ar savu māsu braukt uz kārtējo grūtniecības skrīningu. Un māsa gan pamanīja, ka kaut kā viņa neviens nezvana, lietas nenotiek, jā, un viņa nekur nedodās. Pēc kā viņa uzreiz, kas ir tikai loģiski, zvanījusi viņai, un kad telefons netika pacelts, devās pie viņu mājas. Kur viņa brīnumainā kārtā ieraudzīja, ka sievas mašīna ir uz vietas. Tad gan jau tika izsaukta policija, un visi pārējie dienesti nepieciešamie un tā tālāk. Vienmēr sakot, šī sieviete pazuda bez vēstures. Kopā ar bērniem. Un vīrs? Vīrs izsaka teoriju, ka visdrīzāk dēļ šķiršanās fakta un tā tālāk, varbūt tas bija kaut kāds emocionāls lēmums, bet lēmums, kuru var kā minimums atrast. Izšķīrās viņi vakar? Naktī, jā. Kaut kad naktī. Tā kā neviens paniku neceļ, neko. Tiešām, jā, bija kaut kāds atgadījums, šķiršanās, varbūt ļoti sapīga priekš sievietes. Un varbūt viņi vienkārši paņem bērnus un devās, kurā tas skatās. Bet atkal dīvaini. Mašīna palika uz vietas. Un tad policists tā kā dadomājās paskatīties arī sievietes mantas. Un palika vēl dīvaināk. Gan sievietes, gan bērnu mantas arī ir uz vietas. Šeit būtībā divas teorijas varētu būt. Man uz doto brīdi personīgi viss jau ir skaidrs. Ir, jā? Jā. Bet, es domāju, ka šobrīd to tiešām visam bija jau jābūt skaidram, jo es točni zinu, ka Dags šo stāstu zina. Šobrīd es skatītāji jau zinu, bet te tīri priekš jums teorētiski varēja notikt divas lietas. Vai suicides, vai slepkavība. Slepkavība. Un viens no tām lietām, kas norādīja, ka tā tomēr visdrīzāk ir slepkavība, ir šīs jaukās ģimenes kaimiņš. Kurš pateica, man ir kameras pie mājas. Tas ir reāls fakts? Tas ir reāls fakts, jā. Šito es gan kaut kā biju palaidis garām. Jā. Ko viņš arī labprātīgi iesniedza policijai. Un viss jau it kā būtu nekas, un uz tām kamerām neviens neko kriminālu neieraudzīja. Izņemot vienu mazu bētu. Ne pa nakti, ne no rīta, neviens no mājas neizgāja. Izņemot vīrieti, kurš, godprātīgi devās uz darbu, kad viņam tas bija jādara. Ar savu trailerīti. Visas šīs kopējās nesaskaņas šitajā lietā, kaut kādas neizprotamas lietas, kā pieņemsim, kāpēc gan paņem divus bērnus, no kuri īstenībā abi ir diezgan maziņi. Kādas meitas, jā. Nepaņemot vispār nekādas mantas un pat mašīnu, doties kaut kur, tamā vienkārši nav loģikas. Jā, kā minimums mašīnu tad viņa paņemtu. Ja pat viņa pēkšņi saka, gandrīz pateicu viņa vārdu, vīru ienīst, diez vai jau tu principiāli kaut kādu nesaprotamu iemeslu dēļ ņemsi mazus bērnus un dosies kaut kur ar kājām. Un to visu kopā arī salika policija. Un uzaicināja vīru tā kā uz pārunām. Nopratināšanu. Nē, tur tā lieta, ka nē. Jo priekš vīra tas netika pasniegts kā nopratināšana. Kaut gan pēc fakta pa īstam bija. Bet policijā izmantoja viltību. Kad viņu uzaicināja uz to nopratināšanu, kaut gan viņam tas tika pasniegts kā vienkārši sniegt kārtējo reizi liecības, par kaut kādiem noteiktiem faktiem. Viņi sāka uzdot, tādus neviennozīmīgus jautājumus. Provokatīvus. Jā, un uzķēra viņu uz tā, ka šur tur viņš saka piemelot. Un tad policija
iedomājies vēl par vienu variantu, un tas visu salika pa plauktiem. Viņu uzaicināja vīra tēvu uz to nopratināšanas istabu, saprotot, ka tēvs spēs iedot pareizo emocionālo spiedienu, kura rezultātā visdrīzāk vīrs spēs teikt tikai taisnību. Jā. Un tā tas arī notika. Rezultātā mēs atgriežamies tajā naktī. Vīrs tiešām pavadīja nakti ar savu sievu, pēc kā viņiem notika kārtējā saruna par to, ka visdrīzāk viņiem neizdosies būt kopā. Pēc kā vai nu spilgtu emociju iespējā, vai varbūt kaut kā cita strīdā viņš savu sievu nožņaudza. Viss būtu līdz ar to beidzies, bet diemžēl tajā brīdī, kad viņš viņu žņaudza, pie durvīm stāvēja viena no meitām. Tieši tas pats notika arī ar meitu. Un arī ar otru meitu. Nu un visbeidzot paliek tikai viens jautājums. Kāpēc viņš to izdarīja? Kāpēc cilvēks bija spējīgs iet uz kaut ko tik kardinālu? Atbilde ir vienkārša. Viņam bija milniece, kura vispār nezināja, ka viņam ir ģimene, a viņš uzskatīja, ka tas ir neslikts veids, kā izbeigt vecās attiecības un uzsākt jaunas. Mīlas 3 stūris ar mīļāko. Un līdz ar šo es gribu nobeigt šo stāstu. Es aicinu jūs uzminēt, kurš tas ir, un ja jūs uzminēsiet, kaut kādu balviņu jūs dabūsiet, taču Malači būsiet. jebkādi turpmākie komentāri par šo stāstu būs lieki. Jā, draugi, es šo stāstu atminēju. Es viņu neizteicu skaļi, jo praktiski visi mūsu stāsti ir smagi un ar kaut kādu ļoti, ļoti skumju piesitienu, bet šis gadījums no konkrētā antagonista ir vienkārši nesaprotams jibanotisms un ļaunums. Tie, kas atminēs, super, es to izdarīju Daņča stāsta laikā, es neteicu to skaļi, bet cilvēks, tāpatās kā ļoti daudzi šajā mūsu rubrikā, patiešām kaut kas maksimāli pretīgs. Mēs esam šeit. Starp citu, draugi, es jau esmu uzminējis ļoti daudz storijus, jo es patiešām šajā visā iekšā esmu ar sirdi un dvēseli. Un es arī šodien gribu uzminēt. Vai Dagnim tas sanāks? Tas domāju, ir viens ka jā. jautājums, Jīblis savu aiztais pirmkārt. Vai to izdosies uzminēt jums? Tas jau ir cits jautājums. Kaut ko vēl skatīsimies šodien? Kur? Šeit, bļaļ! Tā kā šeit vai šeit? Pašal nahuj!